Man iepriekš atlastīja, ko sauc muzikāla Viktorīna, ir divas ziņas, kas ir jāpasaka. Labi. Tikai mētos aktīvas pabeidzos. Kā labas, kā nē. Jā, vienmēr ir kāds, kurš paliek ceturtais, kurš paliek otrais. Šī gadījumā dalītu otro vietu, par ko pienākās absolūti tikai aplausi. Melnais M un Iveta Z. Viņš parasti ir ar Ildzeko vai kā? Viņš parasti slēpni ar Ildzeko, tagad būs ar Iveta Z. Jā, tagad melnais M un Iveta Z. Jā, jums bija 6 pareizes atbildes, es pēc tam pareizās atbildes jums pateikšu. 6 no 10. Pārējās mēs pierakstījām paši. Mūzika atskaņo. Būs. Tagad ir maza momentiņš tāds. Mums ir 4 lapiņas, kurās ir 11 pareizes atbildes. Kurš 10 jautājumi bija? Vai tev lasīt starp rindiņā? Jā. Labi, joks pie malas. Visam nopietna informācija, 7 pareizes atbildes 4 cilvēkiem. Es pasaukšu jūs, viņus, konkrētos cilvēkus šeit akurāt šeit šādas. Tā nebūs kaunināšana, nebūs tā kaunistāks. Jums būs visiem atbildams viens jautājums, kurš atbild pirmais pareizi, tas ir uzvarētājs spēlē. Ja viņš atbild nepareizi, tad nav. Tad dodam nākamo jautājumu. Pārējiem nav iespējas atbildēt to pašu jautājumu. Tas ir pirmo jautājumu. Uz otru jautājumu uz citu jautājumu. Nākamais pat arī. Respektīvi, nē, uz nākamo noteikti. Viņu viss kārtībā. Bez priekšņā. Ja otrā jautājuma noteikti. Kā? Cilvēks no zāles, tāds pārsteigums. Rakstīts Vilnis. Zigai viņa. Nav nekāds korektīvs. Maigais tests rakstīts. Nekais jautājums. Jūs esat tik daudz. Maza diskvalifikācija. Windows. Nenormāli, lielākais pārsteigums man ir, skatoties uz šo kompāniju, kas ir pēdējais. Tā ir Madara Apsalone. Pilnīgi Tā. Tagad ir zaudētāji. Tagad jūs nobildēties, kāds jums būs zaudētājs. Te ir jautājumi. Lielākā daļa. 3. Lielākā daļa zaudēja. Oi, Daini, ir visko pēdējā. Kāpēc tu netā? Viņš ir uzpīts. Tas bija fake. Atmodi. Fake. Ļoti vienkārši noteikums. Kurš pirmais? Es lūdzu jautāju, kurš pirmais paceļ roku. Atbild pareizi. Tad ir minētais. Atbild nepareizi. Viņos paceļ pareizi. Tas nekad nenotiek. Latīšu otru jautājumu. Bet tas citi noteikumi. Kas? Tu vienkārši viss tev troks, viņš atbild. Bet cik ilgā laikā ir jāatbild uz citu noteikumu? Cik ilgā laikā ir jāatbild pēc Uzreiz. Vienmēr ļoti vienkārši. Kurš pats pirmais pacels roku, jūs varat atbildēt. Jā, ja rezidentes otrais jautājums uz grūtāks un trešais ir pārkārt. Ja pirmo 3 atbildes nepareiz pārliek mums. Tikai neizdomās sagūlēt. Trešo pat izlasīt nevar tur no sagūlēt. Tā. Gulbētājs doši. Pirmais jautājums. Tā. Nav. Nu var gulbēt. Ja tā, tu reiz.
тишину в студии. Кто детям даст, пускай там звучит. Tā sauc solistus. Vārds un uzvārds. Modern talking. Tomas Sanders un tā bija otrs brālis. Jā, tu tūlīt ej. Vigas Bolets. Apbalvošana ir vēlāk. Tie bija jau pelnījuši. Dāvi jau pusāriem. Vecums vairs Otrais jautājums bija, kura grupa mikrofonā vinnējis 3 reizes? Atbilde bija Jumbrava. Jumbrava nav vinnējis 3 reizes, jo pirmajā gadā vinnēja Jumbrava ar Salvērtāju, otrajā gadā vinnēja Jumbrava ar Balto, pēc šīs dziesmas viņi paziņoja par savu izjukšanu, un nākamajā gadā vinnēja Aigars Grāvers ar dziesmu Klusu. Nē, viņi iedzem Jumbrās. Nē. Modern talking? Praktiski, bet varbūt. Viens moments vēl ir īpaši, kamēr būs balva. Par oriģinālākajām atbildēm balvas pēc tam, par oriģinālākajām atbildēm. Es lasīju, tur bija tik ļoti oriģināls. Grupai, teiksim, kur izpildījis dziesmu vienvirzienu biļeti uz mēnesi, teiksim, atbildi bija, tie nav konkrētie, bet saturs atbildi jau Polos 13. Grupa ļoti spēcīga, jaunie talanti. Un, tā jā, ir ļoti oriģināli piekāja atbildē, visas atbildes bija pareizes. Savā ziņā 10 no 10, tad citā 10 no 10. Jukšana process. Man vienkārši sirds aizlūst par tik godīgām atbildēm, kā tu dziedātais, mirušais dziedātājs. Jā, un par pareizajām atbildēm. Kurš gan tāds atcerās vispār? Varbūt var nolasīt. Nolasīs. Melnēs sēmāņi, tik daudz nepareizi bija. Labi, nolasīs. Es paņemšu tev, man tā vieglāks, tas ir jautājums. Izlūksim modernu no gadžetu. Tā, pirmais jautājums bija par Karību jūras reģionu grupu, jūs izmanīs atbildēt pareizi vēlākā daļa, protams, tie, kur ierakstīja tā grupa Modern Talking, laikam, ir ļoti tuvu, Karību reģionam. Bonēmīgi cilvēku diezgan laikam visiem ne, bet lielā daļa bija pareizi. Mikrofona autors, protams, 2 reiz Junkrau, 3 Aigars Grāvers ar vēl kaut ko, bet Raimonds Valsts teica to, ka tomēr 3 reiz Junkrau bijuši. Godmanis bija tas politiķis, jūs visi zinājāt. Pirmkārt, otrkārt, tas bija Godmanis. Līga Kreitsberga bija tā mazā meitene, kas dziedāja, tā gluži nebija Linda Līna, un tā nebija Mirta Zīvere. Es lasu reāli atbildi šādā. Nokalnis. Kurā valstī dzīves Joe Descents? Visi sarakstīja Franciju. Izņemot. Jā, viena pareiza atbilde bija vismaz viena, noteikti. Un bija viena ļoti godīga atbilde. Nav Francijā. Jaunajam disko bērnam laikam ir jādod šis gods. Lielais atbildē tik gudri, ka nav Francija. Tiešām tā nav Francija, kas izatrodējās. Viņš ir dzimis Amerikā. Nodevēt! Galvā, Džo. Viss nav Amerikā. Jā, un vienīgā pareiza atbildes bija Misters Cipars. Tāpēc es lokēju sarūdīt. Man arī jā. Nu, kad Cipars songu papā nešķār uzspiet arī, bet nu to.
Jā, mums Eiropas valsts nacionāla armija ir mazāk par nacionālu orķestri. Man nākojas ir atradis. Super! Tu biji atradis vienu Latviju. Tā tiešām ir nāku šausmīgi liela armija. Nenormāli, tikai 5 cilvēki. Pašām pītām. Paraugs pulsarā vai pulsarā, tas ir diezgan vienkārši jautājums. Jūs atbildēt, jūs pareizi izbrāt, ja jūs nepareizi atbildēt, Fredijs Merkurijs. Viņš nāk no Zanzibārs. Tas kaut kur pie Prējiem ļoti tālu. Grupas nāk no Austrālijas. Ļoti orģināls saņemt atbildēt, mums ir Miklēja Toja, no tā, kad ir smagā metāla pilnīgi. Kauli. Bet, par ķēnguriem arī bija visādi, tur cits bija sazīmēs, ļoti skaits, bet tie reizi visi, bet tur daudz bija pareizi atbildēt. Pūtis pat uzrakstīja līriku vienai dziesmēs 2 lapām. Jā, vienīgā valsts ir visiem no Āfrikas, kas ir bijis tā ir Maroka, citu variantu man šeit viņi īsti nebija. Protams, Kongo ir ļoti interesants stājiem. Kongo būs nākamā, bet tu uzstāsies tā citās. Un Antams pa vienvirzienu biļetes mēnesi nav elektriski laika orkestri. Elektriski laika orkestri noteikti citādas uz iesmu. Vienkārši par biļeti uz mēnesi. Un par vienvirzienu biļeti uz mēnesi. Arī atceros, ka viena bija, laikam šeit bija Eruption ierakstīts. Es arī neatceros, kuram bija Eruption. Jā, paldies, tas bija ļoti precīzi atbild, bet tika pieņemts ir momentā pareizi atbild. Tā kā Eruption ir absolūti, jā, žetons. Tikai teicu, ka noteikumi jūsējiem. Jā, noteikumi jūsējiem. Tā. Apbalvošana zēmiņot. Tā, par apbalvošanu būs mums netim vērā. Tā kā gribam apbalvot uz beidzot. Jā, mums jau bāzes ir. Patīk, ka balvas ir tā. Par labākiem atbildēm. Jā, es aiziešu pretī par oriģinālākajām, visām citādas oriģinālākajām. Brand new! Made in China. Dāti no Roza. Brand new. 4 reizes izkontrolēt. Tā, ejam tālāk. Mums šobrīd no balvu jāapsniedz. Jā. Dievs, šobrīd lielā balvu jāapsniedz. Tā lielākā balva. Jūs to cerat uz balvu? Jūs to cerat uz balvu? Nē, viņi vienkārši ir drusku. Tā, labi. Te ir tāds papīra gabaliņš, diploms. Rakstīts ir 2 biļetes. Uz mēnesi? Vienvirzienu, jā. Jā, 2 biļetes uz koncertu. Ko organizē? Koncertu aģentūra. Makrokoncertu. Un izmantojums šis iespējas aiziet uz vienu koncertu ar 2 biļetēm. Līdz 14. gadu beigām. Nākamā beigām. Jā, uz jebkuru koncertu. Bez gūbas, jā. Nu, vispār. Mums vēl ir tāpēc pušas. Jā, tagad nākamā spēlīte. Kamēr vēl visi spēlīte. Dalīsimies komandā. Cik mēs esam redzējuši dalīties cilvēki, tas ir komandā. Tā, 1, 2, 3. Mums vajag sadalīties mēram 4 komandās. Būsim ļoti Gudrākajos, būs ļoti bezkaunīgs jūtos, ja tas vairāk viena komanda, bet mums ir sadalīt vienā skaitā. Šitas komandas var būt arī būs 8.
daram tā. Es vienkārši paņemšu randomā 4 cilvēkus no zāles, tie paņems to savās komandas, lai mēs zinām vienā. Vai tev nāksies pārlūpēties? Kāds ar pirmo cilvēku no zāles? Cilvēks daudz skiltīgi. Te būs viena komanda, otra tur, trešā te. Cipāns nāc augšā numur 1, var atlaidīt arī tuvāks komanda. Tad Cipāns vāks viena komanda, Kažvāks otra komanda, kurš mēs nerunā, tu esi trešā komanda. Daudz izrunāties vārds komandu. Viss ir labi, viss ir skaisti. Tā kā sieviete vienmēr jādod priekšroku. Šoreiz Nikais Kāms ir pēdējais. Nikais sakot, saucam šitādā secībā, bet Kāms ir aizskanāt. Tipās priekš viens cilvēks vienkārši satrupējās, tad uzreiz jau saprot, kurā pusē apsēžās. Izjaukt pāri, jā. Padara Es kā parasti to ir pateikt, bet es tev lielu spēju, jo katrs savējo, es nebiju Mums jau jā? Sliktāk ietiek atstāt pēdējā, jā? Nē, labāk! Laikā, kāpēc paņems jau? Tu esi tik liels, ka neviens tev to paņem? Jā. Labi. Vēl ir pār cilvēku.